Sveiki mani, dārgie draugi! Es ceru, ka jūs ar kalendāru jau esat iepazinušies, bet es tomēr vēlējos mazliet pastāstīt par to, kas daudziem varbūt nepārāk skaidrs. Par kalendāru līnijām, kā viņas skatīties. Tad redziet, lai atrastu savu dzimšanas dienu, šeit ir datumi. Lūk, šeit datumi, pēc kura jūs vienkārši novelkot šeit, pavelkot, uz kurieni vajag, piemēram, jums vajag uzzināt datumu, kad Gagārins uzlidojis kosmosā, lai apskatītos. Jūs aizvelkat uz 61. gadu, 61. gads, mazliet uz augšu vēl. Es padarīšu lielāku tabulu, lai šādi, kā saka, redzētu 61. gads un skatāties. 61. gads, pāris dienas, tas ir, kā man to pateikt, 3. dienā dzimst jauna pasaule. Tātad redziet, šeit 12. aprīlis. Tad tiešām notikums bijis Fortūnas ritenis. Gārins iztaisīja Jurijs vienu riņķi ap zemeslodi. Lūdzu, Fortūnas ritenis, 12 kavaku, 12. tonis rezultāts. Rietumu enerģija. 11. dvēseles mājiņa. Un praktiski šeit ir 72. vārti un 72. vārtos atrodas Orobas. Tad, ko mēs varam teikt, kad šeit ir, varētu teikt, pēdējā vārtu diena un visa cikla zināms kopsavilkums. Šeit jūs redzat cilvēka gads, kā iet. Cilvēka gads, jūs paši saprotat. Vienmēr sākās cilvēka gads, 365 dienu gads, tanī, kur man ir datums pat iezīmēts. Tātad cilvēka gads sastāv no 5 vārtu cikliem, 73 reiz 5. Un šeit jūs redzat 1. vārta cikls, pēc tam 2., pēc tam 3., 4. un 5. Tātad no tā arī mēs redzam gads zem kādas enerģijas ir. Ja šis gads, 61. gads cilvēka, kurš sākās no 61. gada, 14. aprīlī, 1. un pēdējais vārtu cikls ir sarkans, tad tas ir austrumu enerģijas gads. 1. un pēdējais vārtu cikls dzeltens, tas ir dienvidu enerģijas gads. Un tātad jūs redzat, par ko stāsts. Visā šī ciklā, skatieties, kā mēs skatāmies zīmogus, tas ir tāds kopsavilkums, rezultāts, rezultējošais cikls. Tātad pārvaldošais ģēnijs, Gremorijs šeit ir, viņš atrodas uz virspriesterienes. Virspriesteriene, tas ir aizsegts noslēpums. Un šis te aizsegtais noslēpums visa cikla garumā, viņš neatverās pilnībā. Aizsegtais noslēpums, vēlme atsekt, ieraudzīt, izpaužas, tiecas šo te aizsegto noslēpumu, cilvēks tiecas uzlaust savu spēku. Cilvēka spēks, streņš, cilvēka spēks ir tas, kas tiek cauri šim noslēpumu plīvuram, ko tur virspriesterieni. Bet apskatīsimies, skatieties, kā mēs skatāmies. Es nes kāpēc pārslēdzos uzreiz pie ģēnijiem svaigšņu. Tātad šo te dienu, kad notika 1. apgrieziens apkārt zemeslodē, kosmosa raķetē, apas, tātad šo ir rietumu enerģijas rezultāts. Apas.
Es jums paskaidrošu, kāpēc šeit nav rakstīts kavak un šeit nav rakstīts lamat, kāpēc ir rakstīts dienvidu enerģija dzeltena akaša un šeit, kur ir kavak, parasti bija rakstīts, šeit ir rietumu enerģija apas fāzē. Tas viss ir tāpēc, lai jūs labāk saprastu, kā dienas darbojas. Lai aiz maiju nosaukumiem nepazaudētu būtību dienas enerģijas. Jo praktiski mēs mācīsimies, mēs iegūsim pieslēgumu 72, kas veido šo realitāti. Tāpēc maiju nosaukumi, viņi būs, bet pagaidām viņi ir, teiksim tā, otršķirīgi. Mums ir jāsaprot, kā darbojas liktenes zīmogi. Tātad, katrs vilnis ir pirmās enerģijas attīstība 13 toņu ciklā. Tātad šis ir pamattonis, un viņš 13 toņu ciklā attīstās. Šis te pamattonis. Tad, kas tad ir, kā saka, pamattonī, kas vērpjās vaļā, vēršās vaļā, rulējās vaļā? Pamattonis ir Dieva tiesa, džadgement, miroņa augšām celšanos. Tātad mēs jau esam bijuši kosmosā, tas jau ir bijis. Tātad cilvēka pirmais lidojums kosmosā, viņš ir tēmas atkārtojums no sen laikiem. Mēs atkal atgriežamies, uzlidojam kosmosā. Atkal, vēlreiz. Šahs ir pārvaldnieks, šī te viļņa. Bet ģēnijs skatās šādi. Tātad sekas šim notikumam. Ja mēs ņemam Orobasu, mēs redzam, kā saka, šeit pārvalda dienu Orobas, tad sekas notikumam mēs skatāmies tālāk. Orobas ir 55. Un tad mēs skatāmies 55. Pastumj, pietu pastumies, 55. Pastumj halbhasu. Sekas tam ir, protams, nekas ārkārtējs mērenība. Mērenība tas, kas aiz nāves. Mēs izejam citā telpā ārpus zemes robežām. Mērenība sekas, tas ir mērenība, kas ir pārliešana no trauka traukā. Tātad 8. atslēga vīrieša virsotne, ik enerģija, jeb ziemeļu enerģijā, kustība, pretestības pārvarēšana. Vīrieši izies telpā, lidos, pārvarēs pretestību, iesāksies cilvēku lidojumi kosmosā. Tas viss būs kā pārliešana no trauka traukā, bet mūsu apvāršņi stipri vien nepaplašināsies. Mēs tāpat neizpratīsim, kas tas ir kosmos, kas tur ir tālāk. Mēs vienkārši uzlidosim orbītā, nolaidīsimies, bet tas viss ies pa apli. Bez tālākas evolūcijas. Šis lidojums nedod tālāku evolūciju. Šis lidojums dod vienkārši to, kad mēs varam paskatīties uz Zemi no kosmiskās telpas uz savu planētu. Viss. Un šeit ir ļoti interesanti, kad skatieties, vaju ziemeļu enerģija 8. atslēga. Tiešām Gagārins tur bija. Vaju ziemeļu enerģijā tā ir ik vēja enerģija. Un Gagārins ir dzimis dienā 8 ik. 8. tonī ziemeļu dienā augsnes fāzē. Ir viņš dzimis, un tātad caur viņu arī šis te manifestējas. Iemesli tam mums ir jāskatās 72. kur atrodas šajā ciklā. Mēs atradīsim šī lidojuma iemeslus. Iemesli Mūn 9. atslēga. Iemesli, protams, ir vēlme izpausties. Kan enerģija ir par to, dienvidu enerģija visādi izpausmi fāzēs.
reģenerācija. Kan ir tas, kas piepilda telpu ar jebko, kas tiecas manifestēties. Tas ir vienkārši iemesls ir tas, ka cilvēks tiecas visās sfērās parādīt to, ka viņš progresē, kad ir tehniskais progress, evolūcija, attīstība, galu galā sacensība. Un, protams, zīmogs, kas iemeslā ir Andromalijus, nes zīmogu mēnesi. Saprast, kas tur ir mēnesis. Kāpēc viss ir tā? Varbūt to, vai mēs nedzīvojam uz plakanas zemes, vai uz apaļas, vai uz lodes. Iemesls ir nezināšana. Kas tur? Kā tur? Un pat cik iemesls ir 18. sarkāns mēnesis, Gagārina lidojums bija varoņdarbs. Tāpēc, kad neviens nezināja, kā tur ir cilvēkam nonākot ārpus zemes enerģētiskā lauka, kurā mēs visi atrodamies tur atklātā kosmosā. Un tā mēs varam jebkuru dienu apskatīties, skatieties. 11. septembris 2001. gads, atradīsim. Vai bija terora akts, vai tā bija plānota akcija? 11. septembris. Šeit. Vientuļnieks. Ģēnijs Oze pārvalda 15. vārti. Un izskatās tā, ka šī te akcija varēja notikt jebkurā laikā šī te vārtu ciklā. Jo vārtu ciklu atver brūkošais tornis. Ģēnijs Sabnuks brūkošajā tornī. 43. atver vārtu ciklu. Un tātad šī vārtu ciklā, šī 73 dienu ciklā jau brūkošā torņa manifestācija bija ieslēgta. Vai viņš izpaudās? Tātad 43. viņš, protams, izies caur 43. vārtiem. Un skatāmies, 43. vārtos ir Belets. Austrumu enerģijā, apas. Apas austrumu enerģija apas fāzē, tas ir par enerģiju muļu, ka Amerikas Savienotās valstis zem šīs enerģijas atrodas. Un šeit jūs redzat, atkal jūs redzat torni. Tātad tornis ir programmā, brūkošais tornis. Tornis ir izpausmes formā brūkošais tornis. Bet pašā dienā nekā tāda ārkārtīgi negaidīta nav. Tātad vienkārši šī ciklā tā bija plānota akcija, to mēs varam redzēt. Kas viņu saplānojas, un apskatīsimies, kur Eligors atrodas. 15. vārtos atrodas Oze, kur atrodas Eligors šeit ciklā. 10. atslēgā Eligors atrodas, varas atslēgā, un viņš nes zīmogu mēnesi, slēptā, neredzamā vara. 10. atslēga ir par varu, un mēnesis ir par to, kas aiz scēnas, par to, ko daudzi uzskata par ilūziju un sazvērestības teoriju, bet kas reāli pastāv. Tātad mēnesis ir iemesls, tas, ko mēs neredzam. Mēnesis bija iemesls arī pirmajam cilvēka lidojumam kosmosā. Tātad pastāv spēki, kas aiz scēnas darbojas, vada cilvēci. Mēs viņus uzskatām par it kā neesošiem, izdomātiem. Bet viņi ir iemesls daudziem notikumiem, kurus mēs redzam cilvēku realitātē. Tātad. Bet atgriezīsimies pie līnijām. Tātad atrodot savu dzimšanas dienu, vienmēr atrodot šo dienu,
Jūs varat izlasīt par šodienu. Atrodot dzimšanas dienu, jūs varat saprast, kādas enerģijas vada tieši jūs. Piemēram, šodienu atrodam. Šodien mums jau ir dienvidu enerģija Akašas fāzē. Māju kalendārā to pieraksta kā lama. Pārvalda Alocers. Un viņš nes zīmogu, saules zīmogu, 19. arkānu saule. Tātad diena laba, saule, enerģija, spēks, atgriešanās bērnībā, pilns ar dzīves esenci šī diena ir. Zīmogs saule, viņš mūs noved no sarežģītajā līdz vienkāršajam. Viņš mūsu prātam, 7. atslēga ir cilvēka virsotne pret cilvēka prātu, ļauj ieraudzīt sarežģītas lietas tieši vienkārši ar bērnu acīm. Un tātad, apskatieties rindas. Cilvēka diapazons ir galvenā rinda. Tas ir atslēga vilnī, tas ir tonāls. Tātad mums ir jāņem vērā ne tikai šī te diena, kur mēs atrodamies. Mums ir jāņem vērā viss diapazons. Diapazons. Augsni tiecās uzsūkt ūdeni. Ziemeļu enerģijas vilnas. 4 viļņi veido vienu virpuli. Austrumu enerģija iesāk. Ziemeļu enerģija attīra, tagad attīrīšanās fāzē esam. Rietumu enerģija piepilda ar jēgu. Un dienvidu enerģija sniedz rezultātu. 52 dienas veido vienu tādu mini ciklu 52 un sastāv viņas no 3 viļņiem. Atkarībā no tā, kādā vilnī mēs esam dzimuši, austrumu, ziemeļu, rietumu vai dienvidu, mums darbojas dzīves programma. Vienā no 4 versijām dzīves programma. Un atkarībā no tā, kādā dienā mēs esam dzimuši. Dienvidu, austrumu, rietumu vai ziemeļu. Tādā veidā mēs šī dzīves programmā darbojamies, izpaužamies. Tātad ir 4 pamatenerģijas, tās jūs redzat pēc krāsām. Man pat šeit nekur nav rakstīts krāsas, jo krāsas pats par sevi saprotams, redziet. Šodien dzeltenā krāsa dienvidu diena. Viņa visur redzama. Un tas ir 4 debesis puses, 4 pamatenerģijas, no kurām veidots visums. Un katra no šīm enerģijām var izpausties 5 fāzēs. Šeit ir 5 fāzes kā 5 elementi, kas ir Feng Šujā, austrumu tradīcijā, ķīniešu tradīcijā. Un arī vastu šastru šie elementi ir. Un viņi saucās metāls, ūdens, koks, uguns un augsne. Un šie paši elementi vediskajā tradīcijā saucās, metāls tiek dēvēts par akašu, ūdens par apas, koks, tas ir prithivī, būtība, uguns teģas un augsne vaju, kustība, augšana, vaju, šivas tatva, mūžīgās pārvērtības process, vaju. Un caur šo jums ir jāsaprot katras dienas darbība. Ja mēs šodien teiktu, kā lai to pasaka lamat, jūs varētu lasīt lamat, tur zelts, bagātība, ieguvums, vērtība. Jā, tas viss tas ir, bet kāpēc? Tāpēc, ka dienvidu enerģija metāla fāzē ir tāda dienvidu enerģijas esence materializēta. Nevis vienkārša enerģija, bet materializēta enerģija, taustāma, dienvidu enerģija nenovēršama sajūtama. 7. tonī, vai 7. atslēgā, vai 7. notī. Lūk,
Un pirmā enerģija ir tā, kas attīstās, iziet cauri visām fāzēm. Izejot cauri 12 fāzēm, izsmeļ pati sevi. Tad transformācijas enerģija iet cauri visām fāzēm, jo šeit ir zīmogs nāve. Lai transformētos šī vilnī. Otrajā fāzē, kas ir emocijas, mums jāapzinās, ka mums ir dvēselīte. Trešā fāze – darbs, Lucifers, darbs ar saviem tarakāniem, netikumiem, vājībām. Ceturtā fāze – apzināta vēlme iziet no cietuma, no sociālās nosacītības cietuma austrumi, tā ir gribas enerģija. Mēs sajūtamies kā zvaigznes, mēs varam dot. Piektā fāze, piektā nots, tas ir par individualitātes, dievišķā ego apzināšanos sevī. Mēs pārvaram ilūziju pretestību 6. fāze, un šodien 7. fāze. Mēs cilvēka virsotnē saprotam, ka mūsos ir enerģija, mūsos ir spēks, ja ir dzīves prieks. Sievietēm, vīriešiem šeit ir apzināties savu nepārtrauktību, iešanu caur dzīvēm, iepriekšējās inkarnācijas vajag vīriešiem apzināties. Sievietēm pasaule, sievietes virsotnē pasaule apzināties sievietes arhetipu, savu vietu pasaulē. Vara, maks. Tad redziet, šeit ir iespēja varu iegūt par savu dzīvi tiem, kas kļūst par maģiem. Un 11. atslēga, tas, kur saplīst. Saplīst, izšķīst, putās, tiek nolaista stiegra maksimālā vibrācija, laika vilnis putu virsotnē sašķīst. Šeit ir virspriesteriene, tas, kas aiz plīvura sašķīsta. Masoņu plāni sašķīst, vai? Varbūt. Rezultāts. Imperatoriena. Rezultāts. Sievietes atrod sevi. Bet motivātori šeit ir vīrieši, jo motivātorā ir imperators. Tas ir tāpēc, kad vīrieši apzinās savu vīrišķību, to, ka viņi ir tie, kas tur šo dzīvi, kas dod pamatu stabilitāti šai dzīvei. Tāpēc, ka viņi grib būt par savas dzīves noteicējiem. Sievietes, jo imperatoriem 12. atslēgā, 12. atslēga ir par realizāciju. Sievietes tiek pie savas realizācijas, pie savas sievietes arhetipa realizēšanas. Redziet, tas ir pamats, kas jāzina. Šeit ir cikls 91. Viņš vienmēr sākās ar 1 un beidzās ar 91. Par šo te ciklu mēs jau mācīsimies. Viņš arī ir jāzina. Jo šis cikls nosaka, ar kādu enerģiju, ar kādu lomu mēs izejam pasaulē, izejam pie citiem cilvēkiem. Mums šī ciklā ir atslēga, sava dzimšanas atslēga, kods, kas jāzina. Skaitlis no 1 līdz 91. Lūk, šis te kods ir ļoti svarīgs. Jo katrā kvartālā mēs izejam pie cilvēkiem ar vēstījumu caur šo kodu. Ja mēs kodu nolasam pareizi, mūsu vēstījums tiek sadzirdēts. Ja mēs kodu nolasam nepareizi, mūsu vēstījums var netikt sadzirdēts. Piemēram, kā tas darbojas? Man šajā laikā, kad es vadu nodarbības, man ir šajā kvartālā, es esmu kvartāla 2. pusē dzimis. Man šajā kvartālā ir 86. kods. Un es izeju ar vēstījumu, ar vientuļnieka vēstījumu. Es viens izeju ar vēstījumu. Caur austrumu enerģiju, caur savu gribu, caur aizdedzināšanu, uguns, teģas austrumu enerģijā. Un man ar šo vēstījumu iziet palīdz 33. ģēnijs Gābs. Lūk.
Lūk šie faktori. Un tā katrs var skatīties katrā kvartālā ar kādu vēstījumu viņš iziet. Tātad mani dzird tad, kad es iesāku kaut ko principiāli jaunu. Tad es apzinos savu vientulību un nebaidos no tās un necenšos nevienam atbilst vai līdzināties. Lūk, tātad praktiski skatoties šeit 13 dienu vilnī savā dzimšanas, jūs redzat tos zīmogus, kas jums ir ieslēgti, tie dieva likumi, 13 no 21, kas jums dzīvē ir jāapgūst. Bet jo īpaši jums jāapgūst tas dieva likums, kas ir pretī jūsu dzimšanas dienai konkrēti. Ģēniji, jūs arī sapratāt, kā darbojas. Katram ir 3 viņi, šie te ģēniji, 3. Tieši tā, kā šodienas ģēnijs darbotos. Šodienas ģēnijs ir Alucers. Viņš ir tas, kas izpaužas, viņš ir tas, kas redzams. Viņš ir tas, kas sajūtam. Un ja šodien būtu dzimis cilvēks, Alucers 52. būtu viņa pārvaldnieks. Bet aiz scēnas, kā slēptais kardināls, stāv 40. Ja cilvēks būtu dzimis šodien, viņa dzimšanas iemesli ir jāmeklē tur, kur ir 40. Tas ir tas, kas inicijējis 52. Tad 40. ir Raums 8. atslēgā. Dienvidu enerģijā uguns fāzē Teģas 8. atslēgā. Tas ir tas, kas ir inicijējis. Tātad dzimšanas iemesls ir šāds. Un tad skatāmies, mēs šādi varam iet atpakaļ pa dzīvēm un meklēt sevi. Ja, piemēram, šī dzīvē cilvēks ir saistīts ar šo, tad iepriekšējā dzīve vienmēr ir iemesls šai. Tātad iepriekšējo dzīvi 40. vārtos viņš dzimis. Skatāmies 40. 40. 28. vārtos. Skatāmies 28. kur atrodas. 28. 16. vārtos. Skatāmies 16. Un tā tālāk. Un tā mēs ejam atpakaļ caur dzīvēm un meklējam, no kuras gan mēs nesam patēriņus šajā dzīvē. Un tāpat arī iet otrs virziens uz priekšu. Otrs virziens uz priekšu iet tādā veidā, kad šodien mums pārvalda Alucers. Un ja viņš sāk darboties, viņš ieslēdz arī to, kas stāv 52. vārtos. Tātad šodienas notikumiem sekas ies šādā secībā. 52. ies uz 52. vārtiem un pagrūdīs Flaurusu ar 6. atslēgu. Flaurus, protams, slēdz 6. atslēgas tēmu vaļā, bet viņš tālāk ies uz 64. vārtiem un atslēgs vaļā Džamidžinu, kurš ir 5. atslēgas pārvaldnieks. Džamidžins ir 4. Viņš ies uz 4. vārtiem šeit ciklā un atslēgs Zepāru. Un šeit pie šī te ģēnija pagātne un nākotne krustojās. Atpakaļ ceļā mēs nonācām pie šī te. Un ejot uz priekšu, mēs arī nonākam pie šī te, pie 16. Un tagad mēs skatāmies, kas ir tik ļoti būtisks 16. 10. atslēga. Imperators varā. Iemesls mūsu sarunai ir kāda augstāka vara. Kaut kas, kas reiz bijis un būs, un celsies augšā pils un karaļmeita. Un piedauzības akmens stāsies savā vietā. Āksts viņš ir, ners, bet pie viņa starojuma tu piedauzīsies.
Tātad mēs tagad atrodamies šeit un runājam starposmā, starp karaļa aiziešanu un karaļa atgriešanos. Bet mēs nezinām, kas ir karalis. Bet ja mēs skatāmies šo te enerģiju, enerģija vaju ir par augšanu, par kustību, par attīstību, dienvidu fāzē. Māju transkripcijā enerģija eb, ceļš, cilvēki, kopība. 10. fāzē. Imperators. Tātad, tas ir īsts karalis. Karalis, kurš saprot cilvēku vajadzības un strādā uz cilvēku evolūciju. Kaut kur viņš ir bijis un kaut kur viņam jāatgriežas laikā. Redziet, tā tas viss ir. Ievērojiet vienu lietu, skatoties šo te, jūs ieraucīsiet neparastu līdzību. Ja tagad ir vārtu cikls, kuru pārvalda Belets, vārtu ciklu pārvaldniekam ir liela nozīme, jo viņš atrodas priekšsēdētāja krēslā, priekšsēdētāja krēsls vienmēr ir numur 1, un viņam ir arī, kā saka, viņš pārvalda brīvos vārtus. Viņš ir cikla saimnieks. Un redziet, šis te cikls sākas ar enerģiju apas austrumu fāzē, un viņš vienmēr beidzas ar enerģiju teģas austrumu fāzē. Tātad, ja cikla pirmā diena ir apas enerģija, ūdens, tad cikla pēdējā diena vienmēr būs teģas enerģija, uguns, jo ūdens tiecas apdzēst uguni. Un tieši tāpat uzbūvēts arī laika vilnis. Ja cikla pirmā diena būs ūdens, apas, tad 13 dienu viļņa pēdējā diena būs uguns. Gan ģēniju vārtu cikli, gan cilvēka diapazona cikli. Laika vilnis praktiski ir cilvēka diapazons. Un pareizāk būtu skatīties nevis tā, ka zodieka zīme viena iet, mēs piedzimstam zodieka zīmē, nē. Jo, lūk, cilvēki, kas piedzimst vienā laika vilnī, viņi nes kopīgu programmu, 13 dienas dzimst. Cilvēki, viņi nāk vienā programmā, pēc tam šī programma nomainās, dzimst jau savādāk cilvēki. Un tas ir daudz būtiskāk nekā zodieka zīme, kurā atrodas saule. Tad redziet, šis te princips ir šeit arī viņš saglabājās. Tad, ja pirmā diena, kā jūs redzat, ir uguns, tad pēdējā būs akaša metāls. Un laika vilnī tāpat, ja pirmā diena ir dienvidi zem uguns enerģijas, tad pēdējā diena būs dienvidi zem metāla enerģijas. Viss kalendārā ir ietverts milzīgs sinhronisms, viss tas nekur nepaliek. Un, kā jūs redzat, trejdeviņi ir divas kustības, trejdeviņi iet it kā pretējā virzienā. Laika viļņi iet šādi. Ja šeit metāls dienvidu bija 13. enerģijā, tad nākamais būs uguns austrumi 13. enerģijā, tad nākamais būs ūdens ziemeļi 13. enerģijā. Trejdeviņi iet uz otru pusi. Šeit ir akaša, metāls austrumi 14. enerģijā. Šeit ir uguns austrumi 14. enerģijā. Šeit ir ūdens ziemeļi 14. enerģijā. Saprotiet? Šis te cikls iet uz priekšu un šis te cikls, trejdeviņu cikls iet atpakaļ. Trejdeviņu šī ciklā kustība ir evolūcijas ciklā, kur cilvēku diapazons kārtojas. Kustība ir šāda.
austrumu enerģija, ziemeļu enerģija, rietumu enerģija, dienvidu enerģija. Jūs griežaties pretēji pulksteņa rādītāju virzienam. Trejdeviņu ciklā kustība ir otrā virzienā. Ko nozīmē otrā virzienā? Tas nozīmē, ka, ja ir austrumi, tad nākošais ir dienvidi, nevis ziemeļi. Un pēc dienvidiem nākošais ir rietumi. Un pēc rietumiem nākamais ir ziemeļi. Tad pretējā virzienā iet kustība. Nevis austrumi, ziemeļi, rietumi, dienvidi, bet austrumi, dienvidi, rietumi, ziemeļi. Trejdeviņu kustība. Un pagaidām jūs varat, lai saprastu labāk savas dvēseles emocionālās īpatnības, palasīt attiecīgi pretī dienai, kurā jūs esat dzimuši, kas ir rakstīts par konkrēto nakšatru vai dvēseles mājiņu. Kāpēc man ir apzīmēta čitra, jeb Arktūrs zvaigzne? Arktūrs bija svētā zvaigzne arī majiem un acteķiem. Un pēc čitras ir orientēts nakšatru zodiaks ar 27 mēnesis, jeb dvēseles mājiņām. Tātad redziet, katra trejdeviņu cikla būtību izsaka ne pirmā dienu, bet vidējā. Tā, kura atrodas čitras nakšatrā, tā enerģija izsaka būtību. Tātad patreiz, ja mēs gribam saprast, kāda trejdeviņa iet, kāda ir šo trejdeviņu būtība, tad mums ir jāskatās enerģija, kas atrodas 14. Šī trejdeviņu būtība pārvalda zīmogs hierofants. Rietumu enerģija, koka fāzē, rietumu enerģijas būtība, izplatījums, apziņas lauka paplašināšanās, apvāršņu paplašināšanas sākums, patiesas īstas apvāršņu paplašināšanas sākums. Šis trejdeviņu cikls to simbolizē. Un ņemot vērā, ka trejdeviņi iet tā, šeit pirmie trejdeviņi, nākamie būs otrajā atslēgā, būs otrie trejdeviņi, kur pirmā vidējā un pēdējā diena atrodas otrajā atslēgā, pēc tam pirmā vidējā un pēdējā diena trejdeviņu atradīsies trešajā atslēgā. Pēc tam pirmā un pēdējā un vidējā diena atradīsies 4. atslēgā. Un 13 trejdeviņi veidos trejdeviņu gadu, kurā ir 351 diena. Tātad šeit mēs tikko esam pašā sākumā. Sākoties šim laika vilnim 13. jūlijā aizsākās arī jauns trejdeviņu gads. Sākās pirmie trejdeviņi. Un tas ir viens no gadiem, kas nosaka cilvēka evolūciju. Praktiski teikšu jums tā. Pastāv 5 gadi. Tūlīt es jums parādīšu viņus visus šeit kalendārā, kā darbojas. Pieci gadi. Viens tas ir dabiskais saules gads. Sākās Jāņos ar sienu laiku latviešiem. Sākas 25. jūnijā un ilgst līdz nākamā gada Jāņiem līdz 25.
jūnijam. Šeit tikko sākās jauns latviešu gads, un no 73 piecdienu nedēļām viņš sastāv. Kad 72 piecdienu nedēļas ir pagājušas, pagājuši ir 8 latviešu gada laiki, un tad ir tā 0. jeb brīvā nedēļa, kad mēs Saulgriežu svētkus svinam. Savukārt ķeltu tradīcijā saules gads sākas 22. decembrī un sastāv no 13 mēnešiem pa 28 dienām katrā. Un pēc ķeltu gada, ja mēs skatītos, tad pēc latviešu gada mēs šogad, pēc latviešu gada mēs patreiz atrodamies starp kādiem svētkiem. Mums tagad ir kurš mums bija Alcers, jā. 16. jūlijas. Mēs atrodamies siena laikā. Mēs atrodamies siena laikā, gada 5. nedēļā siena laikā. Un tuvākie svētki mums būs 8. augusts, kad Māras būs. Pēc ķeltu kalendāra mēs atrodamies gada 8. mēneša. Gada 8. mēneša 2. nedēļas noslēgumā. Pēc ķeltu kalendāra mēs atrodamies zirga, jeb 8. mēneša 2. nedēļas svētdienā. 15. dienā. Kas veltīta saulē. Tātad šeit ir viena gada līnija. Šeit mūžības jeb laika rits, kas sastāv no 360 grādiem, tikpat cik zodiakā ir grādu. Un mūžības laika rita gads, tie ir 5 gēniju cikli. Aizsākās 26. oktobrī. Aizsākās ar galveno ģēniju, bailu. Teģas fāzē, uguns aizdedzināšanas fāzē. 72 dienas. Nākamās 72 dienas bailes akašas fāzē. Nākamās 72 bailes Prithivi fāzē. Un tā 72 reiz 5 tas ir mūžības gads. Šeit ir atzīmētas mūžības gada dienas. Tas ir 2. gads. 3. gads, es jums teicu, tas ir trejdeviņu gads, 27 reiz 13. Trejdeviņu gads ir 351 diena. Tātad trejdeviņu gads ir īsāks par mūžības gadu. Tālāk ir cilvēka gads, pēc kura dzīvo cilvēki, pēc kura notiek cilvēku evolūcija, pēc kura veidojas notikumi sociālajā nosacītībā, uz liktenes un dzīves teātra skatuves. Tas ir gads, kas šogad aizsākās 29. martā un kurš satur 365 dienas. 365 dienu gads. Pēc šī gada izkārtojas notikumi uz dzīves spēļu galdiņa. Un piektais tas ir cilvēka gads, 260 dienas. Tāpēc, ka 13 reiz 20, saprotiet, lai koka enerģija austrumu fāzē atkal iesāktu ciklu, ir jāpaiet 260 dienām. 260 dienas tas ir 4 debespušu enerģijas, katra kādā no fāzēm
5 ir 20. Un katra no tām rada 13 dienu laika vilni. 13 reiz 20 ir 260. 260 tas ir cilvēka augļa attīstības laiks mātes miesās. Tas ir 5. gads, jeb cilvēka gads. Lūk, ar to mēs šodien pabeigsim un piebildīšu, kad rakstiet jautājumus. Rakstiet jautājumus, es atbildēšu.